Ja kāds no taviem vecākiem ir vai ir bijis alkoholiķis, paklausies šos faktus par sevi. Un padalies, vai tas ir par tevi, vai tomēr tu sevī vēl to nejūti. Alkoholiķu bērni īstenībā ir ļoti intuitīvi un ļoti lielā saiknē ar pārējiem cilvēkiem. Diemžēl vai par laimi no bērnības viņiem ir nācies saprast un just vecākus, īpaši tie, kas ir alkoholiķi, lai saprastu, vai var runāt, vai nevar runāt, vai ir jāuzmanās, vai ir jārunā. Tāda ļoti padziļināta empātija un saikne, pat tāds citu cilvēku uztvere dziļākā līmenī. Numur 2. Alkoholiķu bērniem parasti ir augsta atbildības sajūta, jo no pašas bērnības viņiem jau ir jābūt par maziem pieaugušiem, jārūpējās bieži vien par sevi, par brāļiem, reizēm arī par pašiem vecākiem. Tāpēc šis, lai arī izklausās skumji, un tas arī tā ir, un tas ir sāpīgi, bet bieži vien veido atbildīgus un tādus cilvēkus, kuri spēj uzņemties iniciatīvu. Un 3. augot ģimenē, kur kāds no vecākiem ir alkoholiķis, bērniem izveidojās ļoti liela iekšējā tāda izturība. Izturība iet, virzīties, nepadoties, un man liekas, ka šīs īpašības iedod ļoti daudz cilvēkam nākotnē, kad viņš ir pieaudzis, lai arī sākums ir nevisai patīkams, tomēr ir arī lietas, ko mēs varam paņemt no savas bērnības un no tādas pieredzes. Padalies komentāros, kurš no šiem punktiem ir par tevi. Varbūt visi 3.